Sveiciens visiem, kas skatās šo video. Mani sauc Andris Vītols, esmu Ķekavas novada domes deputāts. Būsiet jau ievērojuši, ka pēdējā laikā Latvijas sabiedriskie mediji ir izveidojuši vairākus pretrunīgi vērtētus sižetus un tādus, kas informāciju pasniedz tādā visai savādā gaismā, kas ir izsaukuši attiecīgi sabiedrības sašutumu. Bet pēdējās dienās, kā jūs jau droši vien zināt, viskliedzošākais gadījums ir ar Latvijas Rādio 4, kur viena šī te radiokanāla žurnālista, kurai it kā esot Krievijas pilsonība, ir savos izteikumos faktiski pazemojusi latviešu valodu un tās statusu Latvijā. Ir iesaistījies šajā viedokļa apmaiņā kāds blogeris Nikita Klimentjevs, kurš ir meties nosodīt šo dāmu, manuprāt, diezgan pirmšķietam pareizi viņš to dara un uzdot dažādus jautājumus gan Latvijas Rādio, gan šai te žurnālistes kundzei. Bet, ko mēs esam redzējuši no publiskās informācijas, vienīgā Latvijas Rādio atbilde ir, ka viņi sūdzēšot tiesā lūk šo te blogeri Nikitu Klimentjevu. Manuprāt, pirmšķietam tas ir iztulkojams kā tāda nevēlēšanās tolerēt citus viedokļus, un to dara mūsu pašu nodokļu apmaksātājs, sabiedriskais mēdījis. Jāsaka gan, ka man par šo jautājumu ir uzdevuši mani vēlētāji, mana novada iedzīvotāji, arī jautājums. Man pagaidām viņiem nav ko atbildēt, bet es esmu kā pašvaldības deputāts nedaudz tādā privilēģētākā stāvoklī, kā citi mūsu novada iedzīvotāji, un man likums dod tiesības pieprasīt papildus informāciju jebkurai valsts vai pašvaldības institūcijai, ja šie jautājumi skar mūsu novadu. Nenolieksiet, ka šis jautājums skar visu Latviju un arī, protams, Ķekavas novadu. Tādēļ izmantošu savas likumā noteiktās tiesības un esmu jau sagatavojis iesniegumu Latvijas Rādio valdei, kurā lūkšu atbildēt uz vairākiem jautājumiem, bet svarīgākie no kuriem ir pirmkārt, cik daudz naudas Latvijas Rādio plāno iztērēt tiesvedībā ar Nikitu Klimentjevu, mēģinot apkarot viņa pilsonisko viedokli, cik tā tad ir jau iztērēts un cik plāno, tad tieši kura persona no Latvijas Rādio pieņēma lēmumu vērsties tiesā pret Nikitu Klimentjevu par viņa viedokļa paušanu, un visbeidzot jautājums, vai šī Olga Kņazeva tik tiešām ir Krievijas Federācijas pilsone. Un ja ir, tad kāpēc viņa tika pieņemta darbā Latvijas Rādio? Sekojiet līdzi, noteikti publicēšu LSM atbildi.